Sveika tautā! Klāt ir ceturtdiena, un es kā vienmēr atrodos Subaru pasaulē. Ar katru nedēļu tuvāk vasarai, un katru nedēļu tuvāk domāju, kad mēs varēsim atkal kaut kur aizmaukt. Šodien parunāsim par to, ne tikai Subaru īpašnieki, bet citu automobīļu īpašnieki, kas būtu vērtīgi jāizdara, pirms jūs dodaties garākos ceļojumos. Mēs esam rādījuši, kā jāsagatavo savs avārijas koferīts, bet šodien Ainārs ir izdomājis vēl kaut ko. Noderīgi. Klausamies! Sveiks, Ainār! Čau! Runā, kad vasara tuvojās, visi kaut kur mauks. Ko iesaki? Jā, vasara ir tāds īsts periods. Latvijas izteiksmē 12 nedēļas nogalas, kur kaut kur var kaut ko padarīt tieši Latvijā. Tālāk var aizbraucot vairāk padarīt. Un, protams, ka vasara ir tas laiks, kad es novērojos gan savā dzīvē, gan citu dzīvē, ka kaut kur gribās aizlaist tieši ar mašīnu. Ir foršs laiks. Jā. Kas jādara, lai mums nebūtu nekādi kreņķi? Mēs jau rādījām avārijas komplektu, bet šodien ir vēl kaut kādi papildinājumi. Jā, tad visā sarakstā ir arī tas pats avārijas komplekts, bet punkts 1 droši vien, kad jāpārbauda, piemēram, vai gaismas deg, vai pietiekami spožas, vai visas lampiņas deg, jo, piemēram, es savā jaunībā esmu maksājis sodu un braucis uz benzīntanku likt lampiņu numuru apgaismojumam, jo nedega neviena lampiņa, bet kā noteikumos rakstīts, ja nedeg neviena, braukt vispār nedrīkst. Tātad vai tuvā gaisma, piemēram, es jau neteiktu pa ceļam paņemt līdzi savu specifisko lampiņu, kas nāk iekšā mašīnai līdzi, ja gadījumā viņa pārdeg, lai kaut kādā tur Polijā vai Vācijā nesāk tur pusdienu meklēt to lampiņu vai braukāt visu savu to ceļojumu ar vienu nedegošu spuldzi, kur tu pievērs uzmanību kaut kādiem vietējiem policistiem vai vietējiem godiem uzraugiem, kas vienkārši apstādinās, kas tu tāds viena ceļnieks esi. Nesen man sievai tā bija, kad viņai vecajam Outbackam izdega spuldzīti, tad viņa skrēja pa visu rajonu un mēģināja viņu atrast. Diezgan bezcerīgi, bet beigās atrada, bet noskrējusies bija. Jā, dažreiz ir tā, ka šķietami vienkāršas lietas nemaz tik vienkāršas beigās nav, tāpēc tāds ieteikums sākt ar, to var jebkurš. Gaismas, nākamās lietas, ko es pats vispār šonadēļ pamanīju savai mašīnai, tādā mazā lietā, piemēram, logu slotiņas tīra labi, uznāca lietusgāze un pēkšņi kaut kas tai gumijai nav tik labi, un tu redzi, ka tev netīra tik labi. Un tālā ceļā atkal tagad sāk meklēt īsto garumu, īstos stiprinājumus. Varbūt pirms tā ceļa, vai varbūt pirms vasaras, jo vasarā jau lietusgāzes ir sastopama lieta, pārbaudam vai varbūt nepārbaudot. Mainam nost, kā kuram pieeja, bet ieteikums arī šo izdarīt. Ko pietupies? Mans ieteikums, ko katrs jau var pārbaudīt, ir riepas. Ceļš ir priekšējais, tur izgriezt, paskatīties. Protektors vispār ir, nav, to jau kurš var saprast. Apmēram, nodilis galīgi nē, vai nezinu, kaut kādas iekšmaliņas, ārmaliņas, vai nav pārāk daudz, sauksim tā tautas valodā, noēstas. Savirzi ir vērts pārbaudīt. Es tālā braucienā noteikti iesaku pārbaudīt, cik tad ir jaunas vai vecas riepas, jo jau izskatīties riepa var būt labi, bet ja viņa būs veca, braucot pa ātrgaitas ceļiem, var sagādāt pārsteigumu, var kāds protektora daļa aizlikt projām, kas arī pārliecināties vispār, vai tā riepa ir kādam ātrumam ir paredzēta, jo ātruma pārsniegšana riepas atļautu ātrumu pārsniegt arī nav vēlams, jo arī tas bojā pašu riepu. Tāds ieteikums par riepām. Jā, cilvēks ir pirms tam skatījies mūsu iepriekšējās video, viņam komplekts ar rezervis, kā teikt, izējas situācija, kaut kāda ceļa ir, tad vienu riepu viņš var sataisīt, bet tie 2 saplīst, ja 3 saplīst, tad čau. Tas atkarīgs kāds ir defekts, ja tur saplīsīs kārtīgi, droši vien diegs vairs nekā nepalīdzēs, ja viņa jau nevar sašūt, tikai aizbārs caurumu. Bet, mazos caurumiņus var salabot, bet lielos, kas var rasties varbūt tieši no nekvalitatīvas riepas vai nolietotas riepas, tur diegs nepalīdzēs. Tur būs tikai tāda uzmanība, vai pievērsta vai nepievērsta, un tad vai es ar viņu varu droši doties vai nē. Jo vispār esmu novērojis interesantu lietu, ka cilvēki
Ziemas riepām pievērš vairāk uzmanību, vasaras riepas. Tādas ir, tā ka vasaras galvenais, lai gaisa tur. Tā kā jābrauc kādā tālākā ceļā, tad ir pārsteigums. Lūk, vēl ieteikums, kā es personiski daru. Ja es dodos kādā tālā ceļā, es iztīru salonu gan pirms ceļa, gan, protams, atliek laiks arī pēc ceļa, jo man patīk tālā ceļā braucot, piemēram, samainoties vadītājiem, uz maiņām pabraukt, tas novelk apavus, lai atpūšās kājas, un tad tādā tīrā salonā tev tā kā, omulīgāk ir uzturēties. Pa ceļam viņš, protams, pieaugs visādāku ceļojumu drazu, bet vismaz, lai sākums ir foršs. Un tad vēl ieteikums vasara, pārbaudiet klimata kontroli, jo braucot kaut kur tālāk, varbūt ir kaut kādi karstuma viļņi un tā tālāk, ja nestrādās klimata kontroli, iespējams, ka tas nogurdinās to braucēju un zudīs uzmanību uz ceļa. Svarīga lieta. Cik bieži ir jāuzpilda kondicionieris? Man tāds jautājums, tāpēc, kad man paiet gads, 2 un pēkšņi viņš ir tukšs. Es tās nesaprotu, viņš ir čupā vai tā ir norma? Mēs par kondicionieriem varētu uztaisīt vēl kādu atsevišķu video, pastāstīt vispār, kāpēc tas kondicionieris nolaiž to gāzi, kāpēc notiek tā. Ja? Bet, vecākai mašīnai es arī esmu novērojis, ir kādai gads, 2 un atkal ir jāuzpilda, bet ir nianses, kāpēc tas tā ir. To mēs varētu apstāstīt, lai varētu to laiku padarīt tikpat garu kā jaunai mašīnai, ka vienus gadus varbūt 5 līdz 10 nekas tur nav jādara. Tikai kaut kādas apkopītas, iztīrīšanas un viss. Tā, kas tagad būs zem kapota? Zem kapota ir arī mans ieteikums ielīst pirms tālā ceļa. Tas nozīmē, ko var pārbaudīt eļļu par taustu, vai ir vai nav. Tad ir dzesēšanas šķidruma trauks, vai tur ir pietiekami viss līmenī. Logu ūdens trauku to vajadzētu zināt. Jebkuram auto vadītājiem to var gaņauka pārbaudīt. Un bremžu šķidrums arī ir vai nav, vai ir līmenī. Un pie tam interesanti nianses, ja tas bremžu šķidruma līmenis nokrītās, nozīmē, ka arī bremžu kluči ir diezgan padiluši, nokrītās līmenis. Ja jau ļoti padiluši un ļoti nokrities, tad arī jums iedegsies sarkanā izsaukuma zīmīte, kas ir līdzīgi kā stāvbremzē, iedegsies par šo te tieši. Un tas nozīmē, ka tur jau vajag uzmanību bremzēm. Bremzes gan mēs varētu apskatīties jau servisās pacēlē, un to es varu arī parādīt, ko tur varētu iziet ātri cauri, vai tā mašīna ir derīga braukšanai tālajā braucienā tagad, ko es ieplānoju. Mēs veiksmīgi esam pacēluši mašīnu un? Atgādināšu visiem skatītājiem bremzes. Riepas, ritošā daļa, viss forši, bet kaut kad tā mašīna jāapstādina. Un kā tas notiks, vai tas notiks, ir atkarīgs no tā, cik te viss ir forši strādājuši un kvalitatīvs. Pēc pavasara visām šiem te siltumiem, mitrumiem vēl kaut kas ļoti svarīgi pārbaudīt. Šīs te kustīgās daļas, suports, bremžu kuču vai tur kaut kur nav ieķērušies un jau neķīlē nost. Pabraukt virs 100 km/h, lai tas ne visur ir atļauts, bet tomēr atļauties pabraukt, pabremzēt vai nevibrēt. Tālā ceļā, tas tracina man personīgi, kad pēkšņi sāk vibrēt bremzes, tas būtībā, ja mašīnā brauc 4 cilvēki, 4 neapmierināti cilvēki dēļ bremzēm, tāpēc ir vērts šo te pārbaudīt. Priekšas aizmugures bremzes, bremžu atlikumi, bremžu kluču atlikumi un kustīgums. Ja ir iespēja pacelt mašīnu, kaut vai pa vienam ritenim, pārbaudam. Nākamā lieta tepat vien blakus ir atsperojums. Vai kāda atspere neriskēja pārlūst. Konkrēti šai mašīnai patreiz, ko mēs skatāmies, ir atspere pārlūzes. Nav jau visa viņa, tur nav tā, ka pusēm sabirst kā kaut kādi putekļi, bet daļa ir nolūzusi, mašīna stāv zemāk un braucot pa bedrēm ir kaut kāda nepatīkama skaņa. Tāpēc arī tas var atgadīties ceļā un Atsperes lūšana ir bijuši gadījumi arī tā, ka lūst atsperi iedurās riepā. Tad ir evakuators vai riepas meklēšana un tā tālāk. Tāpēc, tad pie katra riteņa, ko var redzēt, ritošās daļas, sastāvdaļas. To jau var jebkurš arī paceļot uz domkrata. Paskatīties tur stabilizātoru buksus, plauktu buksus, pakustināt katru riteni atsevišķi. Ja to nevar izdarīt paši, atbrauciet uz servisu. Pie mums, piemēram, personīgi apskati vismaz līdz maija beigām ir pavelti, citos servisos kā kur, bet tas tik daudz nemaksā tieši apskatīt. Tā kā tā, bremzes. Jaunā sērija Autodakters.
Jā, es īstenībā uzskatu, ka mehāniķa daļai ir arī ārsti. Tikai labo mehāniskus organismus, nevis, bioloģiskus. Tā kā tā. Jā. Šī ierīcīte, tas, nav dārga, bet ļoti noderīga, ar ko var paklausīties. Ja mašīna ir uz pacēlē, ko mēs arī servisē darām parasti, ir paklausīties gultni. Kāds mašīnā brauc ar kaut kādu noteiktu ātrumu. Un klausamies gultņus, visus 4 šos, riteņu, plus vēl kardānu var paklausīties, kārbā varbūt kādus gultņus. Šie te trokšņi nevajadzīgie vai laicīgi viņus novēršot, ceļā neradīs pārsteigumus. Tas tā kā būtiska lieta, ko arī ieteicams izdarīt. Plus pie viena klausoties šos te gultņus, var atnākt šeit nofilmēt, kas arī ceļā var radīt problēmas, šie te puses putekļu sargi. Jā, viņi mēdz ieplaisāt. Jā, tālā ceļā, garā ceļā, braucot, piemēram, nemitīgi kaut kādas 20 stundas, ja tas ir atpakaļceļš māju, jāsteidzās. Un uznāk lietas, putekļu sargs pušu, izskalo smēri ārā, puses beigt. Putekļu sargs nemaksā tik dārgi, cik maksā dārgi viņa palaišana garām. Ja, tā kā to ir vērts pārbaudīt. Protams, jums ir iespēja ielīst apakšā zem mašīnas ritošās daļas visas. Tur, kur nav jākustās, vajag pārbaudīt, vai nav jākustās, un tur, kur kustās, vajag pārbaudīt, vai kustās. Kāds izteikums? Vēl apakšā, vēl. Jā. Izpūtējs. Jā. Izpūtējs, ko arī bieži vien tā kā ikdienā nekādi neredz bez pacēlēm paskatīties, vai visas sastāvdaļas viņam ir veselas, piemēram, kaut kādas savienojuma vietas, vai kaut kur nelaiž garām, vai kas. Piemēram, iedomājies, ir kaut kāds gaidīšanas rinda uz prāmi, gribas kondicionieris, lai strādā, jūs rūcināt mašīnu un ir caurs izpūtējs. Salonā jūs jutīsiet, kā smaržo jūsu mašīnas dvēseli. Viņš būs caurs, to arī ir pārbaudīt, un ja ir kaut kāds caurums vai paredzams, ka tur daudz rūsas un būs caurums, nomainīt to starpgabalu un būs jau labi. Mēs atkal ārā? Jā, atkal ārā mēs esam parādījuši, kā vajadzētu mašīnu pārbaudīt pirms tāliem ceļiem, bet varētu ieteikt Subaru lietotājiem vienu knifu. Varbūt kāds zina, varbūt kāds nezina, kas nezina, būs noderīgi. Atkal maģiska atslēga, ko ar viņu var tā kā vēl iedot viņai uzdevumus kādu. Tas uzdevums ir tāds, ka tiem, kam ir automašīna aprīkota ar elektriskiem sēdekļiem un ir sēdekļu atmiņa, ja kāds nezina, tad sēdekļi iestatot noteiktā pozīcijā, piemēram, nospiežot vienlaicīgi sēdekļu pozīciju un podziņu set, var ieprogrammēt sēdekli tādā pozīcijā, kas jums ir ērta. Un tieši tālajā braucienā, kad kaut kur brauc, mainās vadītāji, forši uzspiež viens vai otru. Kas ir interesanti, kad šai atslēgai var iedot komandu atcerēties. Viena no tā pozīcijām ir 2 atslēgas, tāpat katram uz savu atslēgu. Piemēram, vīrs un sieva mainās, katrs ar savu atslēgu, viņš atnāk beņķis nobrauc, ka durvis attaisot vaļā, parādīšu kā. Kad tiklīdz jūs ieprogrammējat, piemēram, uz otro pozīciju savu sēdekli, tad uz pults vienlaicīgi nospiežot šo pogu un podziņu set, viņai jānospiež un jāpatur, abas 2 vienlaicīgi sinhroni. Es varu uz pulti parādīt un rekurtēt panelītī, kas notiks. Es nospiežu, paturu, nomirgo pagriezieni vienlaicīgi, tātad viņš ir paņēmis pretī to ieprogrammēto pozīciju. Un tad es aizbraukšu beņķi uz priekšu, man nērti. Man nērti. Protams, būs jāimitē mašīnas aizslēgšana. Ielieku atslēgu kabatā, to arī pienāk šeit paskatīties, kā beņķis brauc. Es tā atslēdzu durvis vaļā un reku beņķis automātiski aizbrauc tur, kur man viņu vajadzēja. Gan drīz vai mākslīgais intelekts. Traki nav, bet ja šo nezinu, tad to vienkārši nezinu. Ja zinu, lūk, laba lieta. Zinot to, ka mūs skatās ļoti daudz sievietes, varbūt viņas arī pašas negrib ar to visu, ko tu stāstīji, ņemties. Varbūt var atbraukt pie tevis un to visu pārbaudīt pirms tālā ceļojuma. Jā, jebkurš praktiski cilvēks, kas varbūt to no tā redzētā video saprot, var izdarīt pats, apskatīties pats, arī, teiksim, bremžu pučus var pārbaudīt ar taustiem kādiem saprast, cik tas biezums un braucot saprast, cik tas auto ir labā stāvoklī, varbūt pat baigas servis nav jābrauc. Kam ir šaubas par to, tad lūdzu, piesakieties, zvaniet, pārbaudīsim.
mēs esam par drošību uz ceļa un lai mums tas brauciens nepārtrūkst. Jā. Un kā es saprotu, tad arī, ja kāds šo vasaru grib pavadīt ar Subaru, tad ir ko pie tevis pameklēt. Jā, mašīnas mums tādas ir uz pārdošanu, ir arī informācija par kaut kādām, kuras cilvēki vēlās pārdot, tāpēc var arī par tādām painteresēties, kas tad mums ir, vai par kādām mēs varbūt zinām. Nu, parasti jāizdomā kaut kāds budžets, vai saprast, kāda veida mašīnu gribās, jo starp Subaru markas mašīnām arī ir atrodamas gan mazākas, gan lielākas, gan automāts, gan mehānika, gan dīzels, gan benzīns, gāzi, visādi. Lai saprast, ko gribās. Okay. Paldies, Ainār! Es atkal un mūsu skatītāji būs par ko padomāt un pirms tālā ceļa, jo tiešām vasara ir tas laiks, kad kaut vai uz Liepāju aizbraukt. Nu, pa ceļām var notikt viss kaut kas. Ja jūs paklausīsiet tam, ko mēs sakam, un arī izdarīsiet, tad jums problēma nebūs. Šīs te zvaigznes jūs tikai priecēs.